Ne tur skaņa, ne tur kadrējums, ne tur pārliecība. Tur es esmu sakņupusi mazītiņa, bet labdien, es kaut ko sākšu, es no nulītes kaut ko te mēģinu. Realtātē, ko tu izdarīji? Cik naudas nopelnīja dienas beigās? Satraukums paliek vienmēr. Bailes ir vienmēr. Tas, kas mainās, ir baiļu ietekme pār tevi. Tad, kad tu apzināti analizē šo kā procesu, tas ir mācību process, tas ir izaugsmes treniņš. Tu vari skriet viens pats, tu sacenties pats ar sevi, tu visādas foršas idejas izdomā. Ir savs laiks arī tam. Bet kādi būtu tavi rezultāti, ja tu skrietu sacensībās ar citiem, kuri iespējams ir pieredzējušāki, stiprāki, rūdītāki? Viņi tevi kā inerce ved uz priekšu, kā tāds vējš, tu vienkārši nevari atkāpties. Un tad tavs rezultāts būs daudzreiz lielāks, ja tu viens pats ar sevi sacenties. Sevis pasniegšana, publiskā runa, prasme komunicēt. Tā kā to var teikt daudzos veidos, bet šī prasme ir svarīga jebkuram uzņēmējam, vienalga liels vai mazs. Un it sevišķi mūsdienu laikos, ka mums visapkārt ir sociālai tīkli, un galvenokārt veids, kā sev reklamēt, ir tieši caur sociālajiem tīkliem. Un publiskā uzstāšanās, vienalga, vai tas ir liels auditorijas priekšā vai mazs auditorijas priekšā, tā ir vitāli svarīga prasme ikvienam uzņēmējam. Un tieši tāpēc mums šodien ir ciemos lielisks ciemiņš, lielisks viesis, Katrīna Cīrula. Un Katrīna Cīrula ir publiskās runas trenere, tā var teikt, ar lielu pieredzi, ar daudz gadu pieredzi. Un jā, čau, Katrīna. Čau, priecājos te būt. Čau. Super. Mēs sāksim ar to. Vēlams tev pastāstīt, paprasīt, pastāst lūdzu par sevi. Jā, ko tu dari, kā tu pat to raksturotu? Sākšu ar tādu lielu nopūtu. Es varu atvieglojumā nopūsties, jo es beidzot daru to, ko es mīlu, un to, kam es varētu tā teikt, kam es esmu radīta. Es zinu, ka es esmu radīta skatuvē. Skatuve ir manas otrās mājas, un runāt publiski, būt publikas vietā, publikas priekšā, es gribēju teikt, ir man ļoti liels komforts, kas ir ļoti dīvaini. Cilvēkiem parasti liekas, kaut kas nav riktīgi. Kaut kas man nav riktīgi. Un beidzot, es ar to pelnu naudu, es ar to lepojos, es par to priecājos, ka es varu šo sajūtu iedot arī citiem. Justies komfortabli, esot auditorijas priekšā, uz skatuves, runājot par sevi, stāstot savas idejas, izglītojot, to es palīdzu saviem klientiem. Tātad palīdzu sagatavoties runām, palīdzu justies pārliecinoši uz skatuves, palīdzu sagatavot struktūru saturiski runai un arī prezentēt. Vai tas ir video formāts vai klātienē, tas ir mans darbs. Saki beidzot. Beidzot, jo ļoti daudzus gadus es droši vien nebūšu baigi unikālā, kas jums to stāsta, ir savs laiks dzīvē, ko tu pavadi meklējot sevi. Mums katram, neatkarīgi cik tev ir gadi, tu visdrīzāk pavadi ļoti daudz gadus mēģinot saprast, ko es īstenībā varu darīt, kas man sanāk, kas tad ir tie mani talanti. Un ļoti daudzus dzīves gadus es biju diezgan tādā pasīvā stāvoklī. Es domāju, kur tas vējš pūtīs, tur es būšu. To es arī darīšu. Un tad spēcīga upuru domāšana ļoti daudzus gadus. Nāciet un piedāvājiet man kaut ko. Redzat, cik es esmu talantīga un superīga. Taču nāciet un kaut ko, lieciet man kaut ko darīt. Un liek teikt, ka nekādus lielos rezultātus tas nenesa. Ļoti daudz gadus dziedātāja biju. Es neesmu to pārtraukusi, bet es vairs to nedaru tik profesionāli un tik bieži un tik daudz. Dziedāju. Tātad dziedāšana kāzās, korporatīvos pasākumos, ja jūs, piemēram, ierodaties uz balli un redzat dzīvo grupu, es biju tā, kas dziedāja tur pie tā mikrofona un taisīja ballīti. Un tie gadi pagāja ar tādu viduvēju entuziasmu. Lai arī man bija talants un man bija iekšās, ka mēdz teikt, ka es varu iznest, es varu to izdarīt. Man ir gan balss, gan stage appearance, ir tāds vārds, tā kā skatuves klātesamība. Tas tomēr gāja smagi gadus. 20 es to darīju, attīstīju, mācījos to, bet tad atnāca tāda brīnišķīga renesanse, kā es to saucu, ar nosaukumu Covid. Covid mājasēde, kas ieviesa korekcijas ļoti daudzu cilvēku profesionālajās dzīvēs, viņu karjerās Covid atnesa vai nu augšu ejošu līkni,
vai lejupējošu līkni. Manā gadījumā es izgāju kā uzvarētāja, jo es esmu tādā pilnīgā nulītē, ko darīja mūziķis, starp citu, Covid laikā. Tieši tā, neko sēdēju. Pārdomāju dzīvi studijā, vai nu labākajā gadījumā radīju kaut ko, vai arī voltu vadāju visiem pizzas. Bija grūti. Jā. Mūziķiem bija grūti. Es sēdēju savā 0. pozīcijā, domāju, ko lai es tagad daru. Pie tam man vēl meitiņai tajā laikā 1,5 gads. Jau esmu nosēdējusies dekrētā un likās, vēl jāsēž. Un tas Covid jau nepagāja baigi ātri, tie bija vēl 2 gadi. Un tādā 0. pozīcijā es diezgan smuki pasēdēju, kārtīgā upuru pozīcijā, peļķē nenormālā, tādā pozīcijā pasēdēju. Un, paldies Dievam, manā dzīvē ienāca skolotāji. Ienāca coachings, ienāca mentori, ienāca piemēri, kas man parādīja, hei, iemācies jaunas zināšanas, pārgrupē savu klientūru un uztais no sevis jaunu versiju. Katrīna. Volume 2.0. Nākamā versija. Un tad es saprotu, es paskatos, tik daudz ko zinu. Kāpēc es nevarētu to mācīt citiem? Mācīšu to uzņēmējiem, ekspertiem, speciālistiem. Mācīšu viņiem runāt, mācīšu viņiem sevi prezentēt, par sevi stāstīt, būt interesantiem auditorijai. Un piemācījos to visu, ko vajadzēju. Un voilà, uztaisīju sevi no nulles. Kas tev bija pa kočiem, no kuriem tu mācījies? Vienmēr būšu pateicīga. Dana Gulbe bija pirmā. Viņas profils, Dana ar kasti, ir tas, kas mani izcēla augšā. Viņa bija kopā ar mani pašā startā 5 gadu atpakaļ viņas coachinga programmas. Un tajā laikā viņa ļoti daudz stāstīja par mājas kārtošanu, par to, kā ieviest kārtību skapī, kā ieviest kārtību virtuvē. Bet tas, ko es paņēmu, bija kā ieviest kārtību galvā. Jā. Tas man bija pats vērtīgākais. Un izejot viņas programmas un klausoties viņas filozofijā un aizņemoties viņas biznesa modeli, es domāju, es arī tā varu, es arī tā gribu, man arī tā sanāks. Un es no nulles, no apaļas nulles sāku veidot savu zīmolu. Un kā tu ieguvi savus pirmos klientus? Jā. Es labprāt parādītu pirmo video. Mēs varēsim uzlikt pēc tam. Uzliksim. Es parādīšu to video. Un tas ir 5 gadu vecs video, kur es nedzēsīšu ārā ne pa kam. Viņš ir krimināls slikts. Ne tur skaņa, ne tur kadrējums, ne tur pārliecība. Tur es esmu sakņupusi mazītiņa, bet labdien, es kaut ko sākšu, es no nulītes kaut ko tam mēģinu. Ceru, ka kādam patiks. Un attīstīju to no pilnīgas nulles, bet tas, lai visiem ir par piemēru, kad no kaut kurienes mēs visi sākām. Jā. Un vienmēr, kad tu sāc, tu man jautā, kā es piesaistīju klientus, es nezinu. Es vienkārši kaut ko sāku darīt. Tā bija inerce, tā bija kustība, un to es iesaku ikvienam. Jo ir milzīgs kārdinājums. Es vispirms visiem mācīšos. Es izmācīšos visas skolas, pie visiem mentoriem aiziešu, pie visiem coachiem aiziešu, uz visām skolām aiziešu, dabūšu visus 183 certifikātus, un tad es sākušu. Vēl mājaslapu jāuztais. Un vēl mājaslapu, jo vizītkartes vēl jāuztais. Man taču logo jāuztais. Tas ir numur 1. Un tās visas ir pilnīgas atrunas, ne no tā gala. Tu vienkārši sāc. Jā. Un to darīju arī es. Es vienkārši kā mācēju, tā sāku. Es sapratu, ka sākumā visi, respektīvi sākumā neviens nezina, kā ir jādara. Tieši neviens. Tā ir tāda ilūzija domāt, ka viņi sāk, jo viņi baigi daudz ko zina. Nē, viņi kā zina, tā dara. Un es biju tāpat. Es arī kā mācēju, tā darīju. Attīstīju no Instagram no nulles. Sākumā man sekotāji bija, varbūt, nezinu, ar cik es sāku, varbūt 300 sekotāji pašā startā. Tā, un tad mācījos, kamēr darīju. Jā. Kad es šķiet, tagad tu esi kvalificējies kā influencer? Zini, kas par to rāda? Es saņēmu uzaicinājumu sadarboties no vienas dāmas, kas man uzaicināja uz pasākumu, un vērtība, kādu es iegūtu caur barteri, zem nosaukuma influencer sadarbība bija 900 eiro vērtībā. Es domāju, tas laikam jau nozīmē, ka es kotējos. Tā kā beidzot, jā. Jā, jā. Tad mums ir ciemos influencer arī. Varbūt. Tikko tapusi varbūt. Jā, Es domāju, ka mēs varētu padalīties arī no savas puses, ko mēs redzam tieši ar tādiem klientiem, kas arī tikko sāk. Tās ir tie soļi, kam iziet cauri patiesībā. Visbiežāk ir, es gribu uztaisīt logo, es nevaru tagad, es nezinu vēl krāsas.
piemēram. Jā. Un tas Viss, un tad viņš ir iestrēdzis, jo krāsu nav. Jo krāsu nav, un Viss. man vēl vajag paņemt zīmolvedības kursus, vēl kaut Jā. ko, jā. Jā. Tas ir tas, ko mēs arī redzam, kam Tas iziet. ir ļoti traki. Cik ļoti es tā priecājos, ka tu to pateici. Jā. Tagad, kad mums būs nākamie klienti, kuriem būs tās situācijas, kur mēs viņiem uzdodam, ka, hei, vajag nofilmēt tādu reklāmu, lai mēs varam palaist. Un mums ir bijušas tādas situācijas, kad tur diena, viņi sola, ka tas būs tad, nav, mēs atgādinām, viņi neatbild, tad viņi atbild, viņi runā par kaut ko citu. Uz to vai jūs uzrunāt, pārdomāsim kādreiz. Jā. Tas ir. Klasika. Jā. Es kaut kur lasīju, pirms kaut kāda laika neatceros, vai tas ir fakts vai tā ir patiesība, bet bailes no publiskās uzstāšanās, vai ir tā, ka ir cilvēkam mazāk bail nomirt, nekā uzstāties lielas publikas priekšā. Tu tā ļoti strauji pārmeties. Es noteikti atbildēšu uz tavu jautājumu, bet nedaudz pakavējoties, ka sākumā gribās visu iemācīties. Skaidrs, jo mums šķiet, ka mēs skiposim kaut kādas kļūdas. Ka būs mazāks trieciens, mazāk sāpēs, ka kaut kas nesanāk, jo es taču teorētiski daru pareizi. Ja? Tur ir 1, 2, 3 soļi, es viņus iemācījos, es viņus izdaru, tad vajadzētu visam sanākt. Realitātē nevienmēr tā ir. Realitātē es arī biju starp tiem, kuri izgāja 103 kursus. Zīmolvedībā izgāju, grāmatvedībā izgāju, pacelvē, pats, visu pats. Protams, ka mārketinga kursi, kā taisīt reklāmas Facebookā kursi, you name it. Visu, ko vien varēja. Bet, manuprāt, tā atslēga ir paralēli arī dari. Paralēli dari, uzreiz. Filmē neperfektos video, publicē neperfektos video un sāc kusties, paskaties rezonanci, pāanalizē sevi. Tā, ok, šitien man ir pa daudz parazītu vārdi, šitien foning, nākamreiz piekārtošu, vispār man vajag normālu mikrofonu nopirkt, rekurreiz nevaru to blūzi vilkt, viņi pa daudz burzās, nākamreiz uzvilkšu rozā blūzi, ček, viss iemācījos, apgūvu, paldies par skolu. Un caur tādu pieeju ir vērts mācīties. Bet, ja tu mācies tikai mācīšanās pēc, lai tev nesāpētu, ka tev kaut kas nesanāk, tu mācīsies līdz mūža galam. Tu izklaidējies. Ir daudz cilvēku, kas taisa busy, nevis productive, bet busy. Un, kad viņi kaut ko dara, viņiem tā procesa atkarība ir, ka viņi dara. Bet īstenībā darīšanas pēc. Jā. Ir cilvēki, kas mūžam mācās, kas ir tie, kas studē, jau tos bakalaurus, maģistrus, tiem arī tas pats ir, ka nespēja apstāties. Ļoti labi tēma, tu pacēli, bet es atgriezīšos par tām bailēm no nāves. Sākumā man arī tā bija par to, ka es biju nenormāli aizņemta. Nenormāli. Tie, kas ir pazīstami ar spirālo dinamiku, ir tāda pāreja no violetā attīstības līmeņa uz sarkano. Es pārgāju līdz ar savu uzņēmējdarbību, arī emocionālajā intelektā, izaugu uz nākamo līmeni, pārgāju sarkanajā. Un man tagad agresija, enerģija, spēks. Es visiem pierādīšu, visiem džekiem izgriezīšu pogas, kādas esmu kruta. Tā, ka tur vīrišķīgā enerģija manī bija vairāk, kā man bija kapacitāte izturēt. Tā, ka es biju vienkārši neuzvarama. Visi no manis baidījās. Viņi domā, ka Dievs, viņai ir jauda. Jā, jo es biju izrāvusies ārā no tā violetā līmeņa. Kas tas ir? Papētiet pašu teoriju. Man interesē. Jā, ļoti interesanti. Violetā teorija? Nē, spirālās dinamikas teorija. Stāsts ir par cilvēka emocionālās attīstības līmeņiem, kuriem mēs katrs ejam cauri. Un es tātad biju izšāvusies nākamajā līmenī, kad tagad man ir azarts, man ir kaifs, man ir enerģija, man ir drives, viss man ir. Un es aizmirsu, ko es gribēju teikt. Tos atcerēšos. Šo var arī atstāt, jo tā ir realitāte. Publiskais runātājs mēdz aizmirst domu, jo viņam galvā ir 3 tēmas. Viņas viss ir jāpaturpina. Un kā tādās situācijās rīkojies? 5. tēma. Paldies! Ko man pagaidāt? Atļauj man palikt uz sliedēm. Tūlīt es pabeigšu par to, kāpēc tas izrāviens. Ko tu man jautāji? Es arī vairs neatceros. Tu arī vairs neatceries. Es nebūšu cilvēks. Nebūs, jā. Kāpēc es to sāku? Mēs varam izgriezt. Nē. Tūlīt būs par to. Being productive. Yes. Par to, ka tu esi ļoti produktīvs, tu tik daudz strādā, tu tur viens darbiņš pēc otra, čeklistē, tu tik liec tos ķekšus. Realtātē, ko tu izdarīji? Ir viens indikators, cik naudas nopelnīji dienas beigās. Jeb, vai otrs variants, cik daudz cilvēkiem tu palīdzēji dienas beigās. Ja man dienas beigās nav atbildi ne uz vienu, ne uz otru jautājumu, tā tad baigi produktīvā nebija. Un man tāds dienas bija, kad es vienkārši darīju darīšanas pēc, jo man likās, no daudzas darīšanas es sasniegšu daudzus rezultātus.
Bet tās ir pilnīgs muļķības. Tad man vajag tādus mentorus kā jūs, pie kuriem atnāk un pastāstīt, klausies, es izdarīju šo, pasakiet, kas no šī man būtu rītdien jāatkārto. Jā. Kam no šī vispār ir jēga, kas man atnesīs naudu, jo par to jau ir uzņēmējdarbība. Forši ir likt postus 3 reizes dienā, jo tā stāsta teorija. Jā. Un tā stāsta Instagram algoritms. Iespējams, bet kaut kas pilnīgi cits. Kāda tev nauda nāk no tā? Kāds ir rezultāts, kāda ir iesaist, kāds ir rīčs, cik cilvēki tev uzraksta, cik viņiem ir interesanti lasīt. Lūk, tas jau ir kvalitatīvāks jautājums. Jā. Jo sākumā es darīju darīšanas pēc, jo man bija vienkārši tik daudz enerģijas, tik daudz ideju. Tur 3 posti dienā vienkārši radās caur mani. Bet tad vajag tiešām palīgus no malas, kas palīdz stratēģiski tam pieiet. Jā. Mazāk pārdot un vairāk domāt, uz kurien tas ved. Ar mērķi prātā, ar mērķi. Un tā man sākumā īsti nebija. Bet tas ir ok. Sākumā visi taustās, mācās, riskē, kļūdās, nokrīt, pabēdājās, pieceļās. Un tā. Tāds tas ceļš ir. Tā kā bez ilūzijām. Tas nav tā. Uzšāvos gaisā. Tas ir. Es gribētu pajautāt, kā saņemties drosmi, tad, kad, piemēram, tu saņemies, ieliec kaut ko, un tur kaut kāds heita vienkārši lērums vai kaut ko tev pasaka, kādu dzēlīgu, ko darīt tālāk. Tev tā jau grūti ielikt, par mums tā visu laiku ir. Man ir šausmi grūti vispār kaut ko ielikt. Es pat neskatos, man komanda samontē, es neskatos. Es nevaru vaļās uz video, es nespēju pati noskatīties. Ja tur ir komentāri, es saku asistentē, lai viņa haido. Es negribu redzēt to. Es mentāli to nemaz nevaru izturēt. Es nestaru priekšā, kā daudz influenceri vispār dzīvo. Kā saņemties? Šis ir super labs jautājums, un ar to saskarās visi, kuri iet publiski. Jā. Kur tu zini, ka tevi vēros cilvēki. Ir īpaši maksas reklāmas, kur vienkārši tevi redz tonnām cilvēku. Iepazīties aicinu ar spirālo dinamiku un saprast, ar ko tad tu komunicē. Ja tu komunicē ar cilvēkiem, kas nav vienā līmenī ar tevi, kuri heitošanas pēc, jo viņiem vieglāk ir sēdēt divānā un ēst čipšus, un tas ir viegli. Ko ir vieglāk uzbūvēt tiltu vai sagraut tiltu? Jā. Vieglāk ir pateikt visiem citiem, kā viņi kļūdās. Jā. Tā tad iespējams tu nekomunicē ar tiem cilvēkiem, ar kuriem vajadzētu. Jā. Interesanti ir, ko es varētu padalīties, kad man īstenībā, kad es vēl pirms mārketinga, es taisīju blogus mamām, ja? Un man, kad es taisīju video, man vislielākie kritiķi un riebīgas lietas teica mani tuvinieki. Viņi vienmēr, tu vismaz to blūzu varēja izglutināt. Tā kā, ka nav ko pateikt, vismaz to blūzu varēja izglutināt. Neko darīt. Un tad es pilnīgi piekrītu par to ideju, par to, ka, ja neesmu vienā līmenī, piemēram, es atļaujos vienkārši neatbildēt vairs tādiem, kas man ir tuvumā, kas kaut ko vienkārši teikšanas pēc saka, jo tas man nekā nekalpo. Tas tev nepalīdz. Jā. Un tas ir stāsts arī par tavām personīgajām robežām, kuras tu ļoti labi zini. Es nodefinējusi, es viņus par to informējusi. Viņi zina, viņai tādas lietas nevajag teikt, paturēšu tu pie sevis. Ļoti skaisti. Viņi saprat, un tu saproti. Tā kā, ja tas nav atrunāts, tad ir šādi pārpratumi. Jā. Vai atnes man to blūzi izglutināt? Tā kā palīdz kaut kā. Jā. Nevis vienkārši kaut ko komentāru. Nāc un atved man to blūzi. Tieši tā. Es par tādām lietām. Man liekas, abām lietām, kas man vismaz paliek prātā pēc tā pirmās lietas, ko mēs runājam, un otrā lieta, kas bija par to heitu, un pirmais bija par to, kā uzrakstēties pareizi. Man par abām lietām, tur arī minēja par to, ka jāsāk ar to, ka jāpatur prātā tas mērķis, ka tu nevari tur aizplūst, ja tev sākumā ir mērķis darīt vienkārši, un darīt, un viss tas ir tavs mērķis, tad loģiski dari vienkārši visu pēc kārtas. Bet, ja tu patur prātā to mērķi, man auditorija ir tāda cilvēka, man mērķis ir pārdot, piemēram, 3, iegūt tikai 3 pirkumus, tad es arī pēc tā mērķa eju, un es skatos, vai tas publiskā uzstāšanās, vai storijas, vai posts, kas tas ir, vai es to sasniedzu. Un, ja es to sasniedzu, tad tas bija veiksmīgs. Nevis, ka tur kameras gaisma tāda un tāda. Tas jāsāk ir ar to mērķi apturprātā. Tādas basic lietas, ko daudz kur runā, bet atkal mēs aizmirstam. Viegli ir aizmaldīties, vai ne? Kad, piemēram, ja sāk aicināt visu kaut kur, piemēram, kad tu sāc palikt publisks un tevi sāk aicināt kuriem pasākumiem, gribās jau, ka tevi aicina, bet nevienmēr tas ir tas, kas palīdzēs reāli biznesam. Tad tu esi izskrējies, izdevies, bet rezultātā tev labumu nav. Tas tā ļoti, man liekas, jāuzmanās tieši tādiem jaunākiem uzņēmējiem, kas ir vieni. Jo viņa laiks ir ļoti dārgs. Tā. Jā, bet kā tad tu iemācīsies
Es pilnīgi piekrītu. Ļoti izvēlīgi skaties, kam tu atdod savu enerģiju. Jā. Jo tev enerģija ir tik, cik ir. Tas fokus tev ir, mērķis tev ir, bet enerģijas tev ir tik, cik ir. Tu, protams, viņu mācies gudri izmantot. Bet sākumā, manuprāt, nevajag baidīties pēc iespējas vairāk teikt jā. Jo tev vajag maksimāli ātri dabūt pieredzi, rudījumu, briedumu, norūdīties pret heitiem, visādiem komentāriem. Un vienkārši tāda cilvēka pasaulē ir. Viņi ir un būs. Tu taču nepārmainīsi pasauli. Un maksimāli rūdīties, ātri apgūt zināšanas, apbruņoties ar spēku, ar kaut kādu savu jauno vīziju. Tā kā darīt, jo teoretizēt mēs varam no rīta līdz vakaram, kā būtu pareizi, kā nevajadzētu darīt. Tieši ko tas man tad dod? Es iemācos tad, ja es pati veicu savu pieredzi. Vienīgais veids, kā es iemācos. Jā. Tev pašai ir kaut kāds tāds kaut kāds 5 sekundžu likums, kad tu apdomā un viss daru. Ir kaut kāda tāda tehnika vai kaut kāds tāds, ko tu vari padalīties? Šis ir foršs jautājums. Zini kā, es esmu ļoti, ļoti izvēlīga. Es daru tikai tad, ja man gribās. Pēc intuīcijas? Jā, ja man sajūta ir, es daru pienākuma pēc, vai tāpēc, ka deadline, tāpēc, ka kvotas, tāpēc, ka apsolīja, tāpēc, ka tomēr pirmdiena kaut kas taču jādara, kaut kādi vienkārši izdomāti kaut kādi iemesli, un es to izdaru, tad tur sanāk slikti. Tiešām, jo cita lieta ir, kad ir disciplīna, tomēr pieauguši cilvēki izdara apsolīto, un par to mēs nerunājam, bet vienkārši par to 5 sekundžu likumu. Es zinu, ja tas nav caur pozīciju gribu, bet caur vajag, sanāks slikti man. Kādam citam varbūt ir cita stratēģija. Ieklausīties sevi un sajust, vai es to gribu, vai man tas nāk, vai man ir vilkme to darīt. Tā es meklīti pasēžu. Tas, man liekas, arī iet kopā ar ko tu saki, ka tev ir jāsaka pietiekami daudz jā, un tev jāatrod tā sava formula. Jā. Jo varbūt jau tev nevajag uzstāties. Ir jau arī keisi, kad es varu atrast kādu citu cilvēku, partneri, jebko, kam tas patīk, un es atkal varu darīt kaut ko, kas atkal man patīk. Jā. Un te ir atbilde visiem jauniem uzņēmējiem, kur tur pārstresojušies un izmisušām actiņām jautā, man tā TikTok deju tagad jāmācās, viss tās briesmas ir klāt un tur jāpazemojās. Tu vari pilnīgi mierīgi teikt, ka publiskā runa nav visiem. To nevajag darīt visiem. Video nevajag iet visiem, tikai tiem, kuri to grib. Ir milzīga atšķirība, tev vajag vai tev to gribas. Ja tu saskati kaut nelielu gribēt tādu elementu tajā pasākumā, kad ir, īstenībā tas manai pašizaugsmē būtu krūti, vai, man īstenībā interesē šīs jaunās idejas, es labprāt tajā ienirt, vismaz kaut ko sev iemācītos. Tad ir jāiet tajā publiskajā runā, ir jāfilmējās, ir jāprezentē, jāiet webināri, jātaisa un viss pārējais publiskais. Bet tur jābūt ļoti godīgam pret sevi. Vai tiešām tev vajag? Man liekas, ka to arī var just. Auditorija jūt, kad negribās. Bingo! Un tas ir briesmīgi. Un tas ir tiešām briesmīgi. Es pati esmu sākumā darījusi, tāpēc, ka vajag. Jo es apsolīju, ka otrdien 3 būs live. Ir svētdiena, es vienkārši zinu, ka nebūs nekāds live. Un tad es tur nostājos, jo es apsolīju, un cilvēki gaida. Un es tur tāda saņēmusies kaut kādu fantastisko smaidu uzlikusi, kas vienkārši vispār nav īsts. Un es redzu, labāk ir nedarīt. Bet baigais paradoks, ne? Tā kā mēs visi gribam būt uzņēmēji, lai mēs varētu būt sev bosi. Un tad mēs pasakām, ka būs laivs, un mēs neatļaujamies pateikt, jo kāds taču gaida. Bet īstenībā, ja tu gribi būt sev bosi, tu arī vari pateikt, hei, nebūs. Nebūs. Jā. To tu iemācies ar laiku. Sākumā tiešām likās, ka katrs tas klients ir zelts, un man vajag obligāti, jo taču laiks iet uz priekšu, man taču ir rēķi, man ir izdevumi, man vajag to klientu. Un tad ir milzīgs izmisums blakus, un tad var saprast, ka vajag saņemties. Vajag vienkārši dažreiz lietas izdarīt, jo ir darbiņš. Disciplīna, tu uzliec to smaidu, tu aizēji, izdari savus rituālus, savus sporta pasākumus, savus pietupienus, ņem un uzkačā enerģiju. Reizēm tā vienkārši vajag. Un tas ir ok. Bet tad pienāk laiks, kad vienkārši godīgāks pret sevi paliec. Un, šodien nebūs. Protams, izvērtējot visu, ko tu esi apsolījis. Jā. Tu gribi par tām bailēm no nāves? Jā, par to. Tas pat tiešām ir interesants fenomens. Pie manis notiek skatuves dienas jau pusgadu garumā, un šī pasākuma sauklis ir, kā pārvarēt pasaulē populārākās bailes no publiskās runas.
Un tas tik tiešām ir fenomens, jo cilvēki bieži vien no publiskās runas baidās vairāk nekā no nāves. Liekas, kur ir loģika? Kā tā var būt? Bet tad tiešām reizēm es labāk nomiršu, nekā kāpšu uz tās skatuves, nostāšos to prožektoru priekšā. Ja kāds grib nostāties šeit, laipni lūdzu, te ir 2 lielas gaismas, te ir 2 kameras, te ir 3 mikrofoni, un nāciet nostājieties. Daži teiks, es labāk nomiršu. Tas ir fenomenāli, kā prāts uzbūvē kaut kādas gigantiskas tās ainas, kas tad tur notiks. Labāk vienreiz pamēģināt drošā vidē, šo to iemācīties un izdarīt secinājumus. Jo nekas tā tevi nenorūda kā praksa. Tā gan. Zelta vārdi. Jā. Zelta vārdi. Bet tas bija BNI, vai ne? Jā. Jā. Mēs arī esam. Un tad ir tā, ka šito varētu izskaidrot, no kā tas vispār rodas. Es tos visus cilvēkus pazīstu. Tā kā super cilvēki, ar viņiem es varu runāt easy. Pilnīgi nekas. Tad, kad man nav jāpičo sevi, es varu pa vidam runāt jebko, viss ir fine. Jā. Un tad, kad man ir sevi jāpičo, ja, tā sajūtas ir tādas, man ņemst kājas, man ir karsti, es nevaru parādāt, tas ir slikti. Jā. Un es nekad neatceros, es sāku savu balsi dzirdēt, un es neatceros, kas man ir jārunā, un ko es runāju, kādā sakrā es runāju. Pēkšņi viss pazūd. Kur ir loģika? Jo tā ir droša vide. Viss savējie 2 gadus stabili. Neviens nekad dzīvē man nenosodīt, lai ko es pateiktu. Bet tad, kad man sevi ir jāpičo, čau. Kas tas ir? Kas tas ir? Es arī esmu BNI 2 gadus, un tic vai ne, man arī daudzās sirds, kad es redzu nākamais runātājs Katrīna Cirila, un es jau tudum, vai es dzirdu, ko pārējie runā. Nē, man ir mans teksts, tā, ko es darīšu. Satraukums paliek vienmēr. Bailes ir vienmēr. Tas, kas mainās, ir baiļu ietekme pār tevi. Tad, kad tu apzināti analizē šo kā procesu, tas ir mācību process, tas ir izaugsmes treniņš. Es vienkārši trenējos 2 gadu garumā, reizi nedēļā, kāpju tās savas skatuves sekundes krāju un katru reizi izdaru secinājumus. Es nāku katru reizi tur nomirt, vai es nāku katru reizi tur patrenēties. Tā kā uz sporta zāles, šeit bišķiņ pakačāties. Šeit ir atbilde, kā noņemt stresu. Ko darīt ar to satraukumu? Kā mazināt baiļu ietekmi? Jā. Atbilde ir praktizējoties un ļoti apzināti tam pieejot. Ir vairākas tehnikas, ko es daru. Gribu dzirdēt, kādas? Jā. Jā, pirmais es elpoju, jo es jau dzirdu, ka tad, kad tu par to runāji, jau bija spriedze gaisā, jau ir tāds, tā, kad jau šī te plecos, te viss ir aizgājis ciet un ir seklas elpas un Jā. Tā, pirmais ir izelpot. Okay, tas ir pirmais. Tāds vienkārši lieta. Come on, vai ne? Kurš to nezina? Un tad ir nākamais līmenis. Tu saproti, kāpēc tu tur ej. Ja tev ir sava motivācija, tavs mērķis būs nedaudz vieglāk. Vienmēr atgādini to savu mērķi. Es esmu šeit, lai dotu vērtību, vai lai palīdzētu šodien vienam cilvēkam vismaz. Es kāpju tur, lai izdarītu X lietu. Tu atgādini sev to mērķi. Bet tam ir jābūt patiešām labam, priekš tevis godīgam mērķim. Un tad man ir spēka pozīcija. Spēka pozīcijas nozīmē, kā supermens nostājos. Es nepakautrēšos. Es piecelšos, nostāšos visiem aiz muguras, tur, kur krēsli, neviens man neredz. Es ņemšu, pastāvēšu 5 minūtes. Vienalga, ko par mani domā, es pastaipīšos, pāvingrošu, palpošu, uztaisīšu kaut kādu kardio, pietupienus. Cilvēki neskatās, viņiem vienalga par tevi. Katrs domā pats par sevi. Tāpēc aizēj izdara savus rituālus. Nostājies backstage, aizēj, palpo, padomā, pameditē, padzer ūdeni. Un tad, kad tu kāp uz tās skatos, tu jau esi tonusā, tu jau esi mobils. Vēl virkni citas lietas var darīt, bet ja jāizvēlās tādas 3, pirmais elpo, atgādini sev savu kāpēc un spēka pozīcijā nostājies, piemāni ķermeni, ka tu jūties labi. Tas power moment? Vienkārši piemāni ķermeni, tu to dabūsi gatavu sākot no 2, 3 minūtes. Vienkārši stāvi. Kā domā, ka Taylor Swift arī uztraucās? Jā. Būtu dīvaini, ja neuztrauktos. Jā. Tev ir jāsatraucās, ja tu nesatraucies. Jā, jo tas nozīmē, ka tev rūp. Tu gribi, lai tev sanāk, jo tas ir labais stress. To sauc par tonusu, adrenalīnu. Tev to vajag. Bez adrenalīna tu uzkāpsi tāds, ko es tu gribu?
kaut kas man te ir ko teikt, bet es vēl negribu teikt, jo man pilnīgi ir alga. Tas ir briesmīgi. Jā, un to var vai ne? izdarīt, jā. Un to var just, ka tev ir viena alga. Un tad liekas, kāpēc tu tērē man uzmanību, man laiku ar kaut kādām nesvarīgām lietām. Ja tev rūp, pārējiem rūpēs. Cita lieta, ja stress vada tevi. Jā. Tev ir jāmāk stresu vadīt pašai. Jā. Jā, nu tas ir, tā ir praksa. Bet tu jau sāki stāstīt par kaut kādiem tehnikām, paņēmieniem, ko kā darīt. Pastāsti, kas tad ir tas, kā tas iet kopā ar to, ko tu dari, kas tas runas treneri? Ko tu dari? Kas tas ir? Kas tas ir? Iedošu piemēru. Praktiski cilvēks pasaka, ka viņš grib praksi. Jo, nu, kā viņš kļūst par publisko runu, ja viņš izlasa skaistu grāmatu? Nu, tieši nekā. Viņš nekļūst par publisko runātāju. Viņam vajag praksi, kur viņam ir dzīva auditorija, dzīves mikrofons, dzīva uzmanība, dzīva runa, pats ir dzīvs, ņem un stāvi tās publikas priekšā. Kā vēl tu iemācīsies? Drošais variants ir mājās, spiežot kamerā, dzēšot, montējot. Tas ir drošs variants. Bet ne tāpēc cilvēki pie manis nāk. Cilvēki nāk pie manis rūdīties, dabūt to sajūtu, ka viņi spēj improvizēt jebkādā stāvoklī, samobilizēties 2 minūtēs un vienkārši superīgi pateikt piču, pat ja viņi vispār nav gatavojušies. Nu, lūk, un tad viņi atnāk uz skatuves dienu. Skatuves dienā viņi iegrimst praksē. No pilnīgas nulles viņiem ir sagatavota runa, līdz viņi ir nostājušies kameras priekšā, 20 cilvēku acu pāriem skatoties. Viņi tiek nofilmēti, viņi saņem atgriezenisko saiti no auditorijas, ko saprata, kas izcēlās, kas patika, kas bija forši, ko iesaku uzlabot. Un rekomendācijas no manis. Viņam ir tāds uzreiz skaidrs. Pie kā ir jāpiestrādā? Piemēram, parazītu vārdi. Visi vai paužu trūkums, vai kaut kādas nekontrolētas roku kustības, vai mikrofona esamība šeit, kad nedod Dievs, es būšu skaļš. Mikrofons ir jāliek šeit, lai tu esi skaļš. Nu, pierast pie balss, pierast pie tā, ka tu esi uzmanības centrā. Tas prasa laiku, tas prasa gadus reizēm. Nu, manā gadījumā 20. Ja kādam sanāk ātrāk, es apsveicu, tāpēc man ir ko iedot. Jā. Kā to var izdarīt ātrāk? Nu, es būtu bijis priecīgi, ja es būtu sevi satikusi ātrāk. Man būtu mazāk jācīnās ar saviem satraukumiem. Jā. Tev ir kāds tāds, tu minēji, kāds tā, ka tu ir kāds tāds, kā tā mācies, kas arī tieši dara to pašu, vai ļoti līdzīgi? Man ir viens brīnišķīgs piemērs, uz kuru es skatos, es arī tur gribu būt. Nav nejausmas kā, es nevaru iedomāties, kā viņš tur nokļūst, bet man ļoti patīk tas, ko viņš dara. Viņš ir aziāts, viņš ir vietnamiešu izcelsmes, austrālis, viņu sauc Vin Jiang. Un viņš ir 2 vienā. Viņš ir public speaker, tā kā publiskais runātājs, keynote speaker, un viņš ir trikumeistars. Viņš dara 2 vienā. Un viņš fantastiski šīs lietas apvieno kopā, viņš māca par komunikāciju, viņš ir komunikācijas skolotājs, un viņš savās uzstāšanās izmanto kārtis, apmāna cilvēkus, smīdina viņus un parāda, kā tas iet kopā ar uzmanības noturēšanas trikiem. Un viņš ir fenomenāls piemērs. Iesaku pie viņa pamācīties. Tas ir social media koncepts īstenībā vislabākais, kā video noturēt uzmanību. Arī kaut ko dari un tas kaut kā ūdeni pārlai vienā glāzē. Jā, tas ir labi. Jā. Okay. Par video parunājam? Par tavu pirmo video? Jā, varbūt varam. Nu, tas pirmais video, es te atsūtu, kur viņš ir, tagad jūs to redzat. Nu, tas pirmais video ir tā pirmā reizīte. Zin kā, mums katram tā pirmā reizīte tāda, kāda bija, tāda bija. Tev bija pieredze, tu biji skatuves uzstājusies. Jā, nu redzi, tas ir kaut kas cits, ka tu runā vai ka tu dziedi, jo ir, piemēram, līgava ar līgavainu un ir viss tā ballīte un tu dziedi dziesmu. Fonā, principā, vai ne? Principā arī fonā neviens nav atnācis tevi speciāli klausīties, tu vienkārši taisi atmosfēru, tu taisi sajūtu. Tu esi šovmeistars, tu visu paņem uz sevi kā publiskais runātājs, viņi nāk tevi klausīties, it īpaši, ja tas ir ilgāk par 2 minūtēm. Un tā kā viņi sēž un klausās. Nu jā, tā pirmā reize novēlu katram sākt ar to pirmo reizi, jo daži vienkārši izvairās un nemaz to pirmo reizi netais. Ar milzīgu iejūtību, cieņu un pieņemšanu to pirmo reizi. Jo, protams, ka gribēsies dzēst, 63. piegājienā varbūt, ka publicēšu, bet nē, tu izdari labāko, ko tu vari uz to brīdi. Šis ir labākais, ko es varu. Jā. Un own it, paņem, izanalizē, paskatāmies, nākamreiz, ko daram citādāk, ko uzlabojam,
ko pamainām ar skaņu, ar bildi, ar tekstu, ar ķermeņa valodu, ar vārdu izvēli. Varbūt izkopjam valodu, palasam kādu grāmatu. Jā, nu, tādas kaut kādas konstruktīvas pieejas paņemam. Un ar katru reizi ir labāk. Tā kā es ar savu pirmo video ļoti, ļoti lepojos un katram novēlu tieši tādu attieksmi. Tev ir kaut ko, tu varētu ieteikt tiem, kas, piemēram, ir tie, kas šobrīd klausās, kas grib saņemties, tā kā kaut kādi tipi. Mēs pēc tam padalīsimies ar savējiem, ko mēs varētu ieteikt, bet ko tu no runas tieši varētu ieteikt, tad, kad viņi sāk tos video taisīt? Ļoti, ļoti labi ir sākt ar kādu kopā. Piemēram, tev ir duetā laivs, kā intervija, kā saruna. Tas jau ir vieglāk. Jūs esat divi, uzmanība nav tikai uz tevi. Tu vari patrenēties, pierast pie savas balss, pierast pēc tam paskatīties. Jūs viens otram nosūtat pirms tam jautājumus, kurus plus mīnus jūs runāsiet, jūs zinat tēmas. Tad tev ir laiks iesildīties. Pirms tam es, piemēram, kādas 10-15 minūtes pirms tam paņemu tos jautājumus un es skaļi parunājos. Tieši tur, kur es sēžu, man ir mana kamera, viņa nav ieslēgta. Bet es sevi redzu to jautājumu, un es mēģinu saviem vārdiem jau atbildēt uz to jautājumu savā tādā brīvā sarunu valodā un iesildīties. Lai tas runas motoriņš ir ieeļojies, lai tad, kad tu nospied to play, tev principā viss jau ir sagatavots. Tev tā esencīte ir palikusi, liekie vārdi ir aizgājuši prom, un tāds pure gold. Jā, tad darīt divatā un izmēģināt tos tekstus pilnā balsī, izrunāt skaļi. Vispār runāt ar sevi ir ļoti veselīgi. Yeah. Jā, izdabūju uz āru. Es, kad gatavoju lekcijas, es tur runāju ar sevi vairāk, kā es ar saviem mainniekiem runāju. Ir jādabū uz āru tie vārdi, jo rakstīts teksts nav runāts teksts, vai ne? Saruna valoda ir kaut kas pilnīgi cits nekā rakstīts teksts. Un tas, kurš klausās, viņš jūt. Stīvi, mākslīgi, kaut kāds uzspēlējums, kaut kā baigi pareizi izklausās. Un kāpēc? Nu, tāpēc, ka tu lasi. Nevajag lasīt. Un, lai dabūtu to sajūtu, ka tu nelasi, tev ir jau jāiekustās. Visforšāk, ja tev kāds jautājums. Ar voiceoveriem tas ir tā, kad filmē. Tā, mēs taisam video. Jā. Tad ļoti bieži vajag arī voiceovers. Un tā kā, ja mums ir jānolasa, tas izklausās vienkārši pilnīgi crazy. Vienmēr vajag pārveidot tieši tā, kā cilvēks runāt. Pilnīgi cita reklāma. Jā, ļoti labi. Tu to saprati procesā. Jā. Kamēr tu testēji to tekstu un apaudzēji viņu ar citiem vārdiem, citā veidā, kaut kādu teikumu izņēma ārā, kaut ko ieliki, tu to nebūtu dabūjis gatavu, ja tu vienkārši sēdētu pie tās lapas. Nu, tagad rakstam. Ko rakstam? Nu, tā kā ar pirmo piegājienu tas nenotiek. Nu, tikai ļoti izciliem runas meistariem ar pirmo piegājienu notiek. Jā, es tieši par tiem izciliem domāju. Zini, radio, es nesaprotu, es nesaprotu. Crazy, vienkārši kā viņi var ierunāt jebkuru tekstu tik labi. Jā. Es mēģinās nekad. Tāpēc arī, man liekas, kad ir aktieri un ir pat atsevišķi balss aktieri. Jā. Tas ir atsevišķi profesija. Tā ir atsevišķi profesija un tā ir atslēgvārds profesija. Lai apgūtu profesiju, tu ļoti daudz mācies, ļoti daudz kļūdies, ļoti daudz trenējies. Tas izklausās viegli. Tu paskaties uz kaut kādu runas meistaru un liekas, viņam baigi viegli sanāk. Ja tu zinātu, cik viņš gadus to ir mācījies. Bet kaut kāds Simpsons taču patiešo ierunā, vai ne? Viņš taču neizlasa vispirms. Viņš noteikti lasa. Viņš lasa. Aplausi viņam, ja viņam sanāk visu uzreiz ar vienu piegājienu. Ja, tur vispār ir crazy. Tur ir viens cilvēks, katru karakteri, nu labi, katru ne, bet ir iedalīts, ir dažādāks katrs karakteris. Citreiz visu viens. Tas ir crazy. Bez zeme un tā nauds. Un jautājums tev, tu esi introverta vai ekstraverta? Es esmu ekstraverta. Visiem ir jābūt, lai uzstātos. Tas ir mīts. Tas ir ļoti liels mīts, ko es apgāžu arī šeit. Tu vari būt introverts, runāt klusi, piezemēti, bet tu vari būt tik intensīvs un tik dzīvs, ka visus tevi vienkārši skatās lielām acīm. To var panākt ar klātesamību un ar vērtību, kas ir tavos vārdos. Atceries, mums stāstīja tas Aleksandrs Morats par DJ Khalid. Viņš stāstīja, ka viņš pirms vispār kaut ko filmē. Viņam ir ļoti intensīvi vienmēr, viņš maksimāli, piemēram, filmē konkrētu laiku. Un viņš iznāks ar jums filmēt tikai tad, kad viņam ir tieši tas laiks. Un viņš būs savā istabā ar halātiņu bez nekā. Un viņš tāds nopietnas, nekāds tāds novilks halātiņu un smaida un viss. Un tieši tajā mirklī viņš super intensīvi, nekad neko nepārfilmē, nekad neko nepārunā. Un tad viss, un tad viņš atpakaļ un viss aiziet. Šis ir super interesanti, jā. Redz, cik dažādi cilvēki. Un viņš ir introverts, jā? Jā, tāpēc es to teicu.
ka viņš vispār, kad tas, kāds viņš ir šovmens, ir divas dažādas lietas, kāds viņš ir personībā. Viņš atradz to savējo arī. Jā, tas tā. Jo, ja tu Šis ir interesanti. Ja tu pastīsies DJ Khaled, viņš neizskatās. Tas ir tas Another One. Es dzirdēju, ir tajās populāri. Viņš ir DJs ar izpildītājiem. Tur populāriem Justins Biebers. Es esmu dzirdējis, jā. Tagad es viņu papētīšu vēl dziļāk. Jā. Mums bija unikāla iespēja. Mums atbrauc arī no Zviedrijas viens cits mārketingas aģentūras īpašnieks. Viņš bija Latvijā. Viņš uzstājās mārketinga šeit arī publiskās runas pasākumā. Un, viņš to video neminēja. Viņš backstage, pēc tam mēs runājām ar viņu, ko mēs uzzinājām pēc tam, ka viņš ir strādājis ar to DJ Khaled, kas ir diezgan crazy, ļoti labā nozīmē. Un, tas bija ļoti interesanti dzirdēt kaut ko tādu. Jā, un viņš, starp citu, arī ir introverts. Viņš teica, ka viņam visi saka, cik viņam laba uzstāšanās, bet viņš pēc tam tā kā, jā. Savā stūrītī. Jā. Ai, cik jauki. Tā kā, tāda arī var uzstāties. Jā. Bet man tev ir jautājums, tu 2 gadus esi BNA. Kā tu skaties uz to, ka tu katru nedēļu 30 sekundes rūdies? Kāda ir tava tā izaugsmes līkne, sākot no pirmās dienas un līdz šodienai? Es domāju, ka nekādas sliktas mācības. Tā nav. Es teiktu, ka tā nav. Es no malas varu pastīties objektīvi. Noteikti ir liels pienesums tam. Jā, tieši tajā praksē regulārajā, vai ne? Regulāri, jā, tas tā disciplīna, līdzīgi kā treniņš. Tas, ko tu mini visu laiku, ka tas ir kā treniņš un ka tu visu laiku praktizē, un tāds arī ir. Un tev, man liekas, tas ir iepraktizējis gan kā tu runā, man liekas, ar mani, kā tu runā ar komandu, kā komandu mūsējo, un ar klientiem. Lai tu saprastu, tad, kad es esmu darba vidē, man ir cita balss. Man ir pilnīgi cita balss. Šī nav darba vide? Nē, šī nav darba vide. Man interesē, kāda ir tava. Jā, tad man ir pilnīgi cita balss un cits sembrs, un es esmu cits cilvēks. Es nezinu, kāpēc tā vienkārši. Jā. Jā, starp citu, tev tā ir, ka tu ikdienā runā ir citādāk, bet kad tu uzstājies, reiz tā kā bišķi pamainās kaut kas. Jā, tā ir loma. Tur, kur ir skatītāji, tur ir teātris. Un jūs varat stāstīt, ko jūs gribat. Es saku, tā ir. Jo tur, kur ir skatītāji, tur mēs saņemamies. Mēs iztaisnojam taču to muguru. Mēs paskaties, redzi. Mēs taču uztaisam labāko sevis versiju. Tas nav ne labi, ne slikti. Tas vienkārši tā ir. Jā. Tā ir mana loma, sociālā loma. Bet tad es esmu mājās. 0 skatītāji, kāda es esmu. Čupčikā, halātiņā, savā kokoniņā, kaut ko tur, kaut kāds muļķiebiņas dara, vai es esmu tur prezentabla, skatuviska, harizmātiska, iznesīga, 0 no tā visa. Es atpūšos. Šeit man ir darbiņš, šeit es nāku rādīt sevis labāko versiju. Jā. Un tas ir normāli. Un tas ir normāli. Jā. Tu uzliec to savu masku, tas DJ Khaled. Jā. Tā ir viņa maska, ar kuru viņš ļoti labi tiek galā. Tas man likās vienkārši tāds super perfekts piemērs, jo es vienmēr domāju, man arī kādreiz vajadzēs pārslēgties tā priecīgie pēkšņi. Es domāju, tā vajag. Un es izmēšu to arī mēģināju tagad pēdējās reizes, kad man bija klientiem mītiņi. Arī tā kā, nav jau vienmēr tā sajūta, ka tev gribas ar tiem cilvēkiem runāt, bet es tā, un tad varu. Jā. Tā kā, ir jādara un viss. Un te ļoti laba vieta diskusijai par to, ka ir jādara. Jā. Reizēm ļoti negribās. Tā kā pēdējais, ko es gribu, ir tagad, kad cilvēki uz mani skatās un es kaut ko runāju. Tā vienkārši ir dzīve. Būsim reāli. Un reizēm vienkārši to vajag izdarīt. Protams, pēc tam ir grūti, jo tev vajadzēs atražoties, jo tu sev tā nomānījies. Un tu biji tik negodīgi pret sevi, uzkāpjot uz tās skatuves, izdarot to darbu, tā, ka tev pēc tam atražošanās process būs daudz ilgāks nekā tās 30 sekundes, ko tu tur saņēmies. Un tā ir tā cena. Bet ar laiku mēģināt ar lielāku godīgumu pret sevi saprast, bet ko es gribu, kas man ir vajadzīgs, kā es varētu par sevi parūpēties. Es varētu par sevi laicīgi sāk rūpēties, jo es zinu, ka man X datumā ir jādara X lieta. Kā es varu sevi atbalstīt, par sevi parūpēties, lai tad man ir tā enerģija. Tā kā preventīvi skatīties uz priekšu, kā palīdzēt sev, jo tiešām nevienmēr ir iedvesma, būsim reāli. Bet tas, kas tev ir plānošana. Tu plāno savas darbības, savu enerģiju, kur tu viņu iztērē, ko tu ēd, ko tu dzer pirms tam, kā tu guli pirms tam. To gan tu plāno. Un tas jau ir tava atbildības sajūta. Tagad mazliet atkāpsimies. Es gribu to pavaicāt. Jau vairs, nav vairs pirmie klienti. Tu jau aktīvi tajā darbojies. Kā tu šobrīd iegūst klientus? Tas ir reklāmas, joprojām caur paziņām. Kā tas notiek? Es esmu atsitusies pret griestiem, un man vajag komandu,
kura mani atbalsta, izstrādājot reklāmu, kas man jau palīdz sasniegt lielāku auditoriju. Tie, kas nav mani sekotāji, man līdz šim ir bijusi tikai un vienīgi organiskā reklāma. Visi pasākumi, visi projekti, visi coachingi, viss, ko esmu dabūjis, organiskais mārketings. 0 investīcija. Cita lieta ir barteris. Sadarbības, influenceru, kaut kādas sadarbības. Tas ir super vajadzīgi. Katrs, kurš sāk, iesaku, sāciet ar bezmaksas rīkiem. Pēc iespējas mazāk investīciju, pēc iespējas vairāk, lai par jums runā. Bet tad tu sasniedz griestus vienā brīdī, kad tu saproti, viss, tad beidzās. Man vajag maksas reklāmas. Un te pieslēdzas jau paplašinājums, ko vajag tādu speciālistu kā jūs, kur es šobrīd tieši arī esmu. Man vajag palīdzību. Man vajag cilvēkus, kuri ļoti labi saprot manu biznesu, kuri saprot algoritmus, kuri saprot tendences, kuri zina, kā tās lietas ir jādara, lai es varu darīt savu lietu un vairs nedomāt par to. Bet tu teici, ka tu laidi reklāmas, ka tu mācījies. Jā, es mācījos, un es ļoti daudz zaudēju naudu. Bet tas ir normāli. Mēs visi mācāmies. Man arī, es atceros, stāstīja viens nozars kolēģis, kurš, lai izglītotu Facebook pikseli, viņš reiķinājās ar 2000 eiro. Viss. Tā ir vienkārši izglītošana. Tu mācies, piksels mācās, Facebooks mācās, tava auditorija, kamēr tur visu salas. Es nezinu, tas ir fakts vai nav, whatever, bet tas ir tā ļoti liela apņēmība sākumā, ka tu neredzi rezultātu, tu tausties. Un šobrīd es esmu tur, kur man vajag iet to ceļu, ka man vajag palīdzību. Okay. Un tad ienāk tādi cilvēki kā jūs, kuri to sakārto. Jā. Okay. Bet pasakiet, tā ir taisnība par to, ka tu sākumā ieguldīji tos 2000 un tad tikai kaut kas sāk nākt. Skaties, mēs runājam, devis dažādas lietas, e-komerciju un pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu sniedzējiem tur to pikseli, es nezinu, tie ir pieteikumi. Tur, tev ir kaut kāda viena mērķa auditorija, bet tavā gadījumā pirms tā mērķa auditorija nav tik ļoti definēta, tāpēc nevar neko iemācīt pikselim. Tas, ko tu vari iegūt un izdarīt, ir iegūt informāciju par to, kāds piedāvājums tev strādā. Piemēram, es nezinu, bezmaksas konsultācija, bet tas nav tas labākais piemērs. Bet, vispār, ko tev piedāvāt, lai tu vispār tur cilvēku tiktu sarunu? Un tas būs tas, kur tu ieguldīsi naudu, testējot 101 lietu, kamēr tu atradīsi, kas ir tas, kas tev tos labākos klientus ienes. Jo tu jau vari palaist kaut kādu bezmaksas kaut ko, kur tu dabūsi ļoti daudz tos pieteikumus, bet viņi nebūs kvalitatīvi. Vai arī tu vari palaist kaut ko super nišētu, pieņemsim tur tieši vienam konkrētam uzņēmēju tipam. Uzņēmēju tipam. Un tad tu iegūsi, pieņemsim, tiešām tikai vienu, par tiem 2000. Tev jāatrod tas vidējais, labākais tev priekš tavu biznesu tieši. Un tas, kur tu ieguldīsies. Bet tie 2000, es domāju, ka ne. Latvija ir diezgan maza. Jā, 2000. Īsā atbilde ir nav tā. Jā. Es teiktu, ka nav tā. Es teiktu, ir pirmkārt, kā Simona minēja, ir e-komercija un ir pakalpojumi. Un viņus abas divas var, lai saprastu atšķirību, kāda ir atšķirība. Ir vienu tu parasti pārdod caur telefonu vai caur mītingiem. Vai tu tiecies klātienē, vai kaut kāds free trials, un otru tu pārdod, un cilvēks nopērk automātiski pats, checkoutojās un norēķinās. Un abus divus tu vari abos veidos pārdot. Principā tu vari. Grūtāk ir pārdot, kad tu neiesaisties, kad tu ne tu atbildi čatojot, ne tu zvani, tikai tavas reklāmas, tikai tavas landing lapas viņas pārdod. Tas ir teiksim tā, grūtāk. Kas ir grūtāk? Nomērīt viņas vai izvērtēt? Veiksmīgi pārdot un attīstīt un augt. Tas būtu grūtāk. Pēļos pārtraukšu. Jā. Tev ir tāds pakalpojums, kur cilvēks pirms nopērk, viņš grib saprast, vai vispār viņam ar tevi patikt strādāt. Jā. Viņam ir daudz jautājumu. Viņš nezina, ko tas vispār nozīmē, kā tas notiks, vai tas ir priekš manis. Viņam daudz dažādu jautājumu. Un tad, principā, tas process ir tāds, e-komercijā ir tā, ka tu tos visus jautājumus centies atbildēt. Jo ir tas kaut kāds tas vidējais rādītājs, ka bija reklāma, redz cilvēks kaut kāds 7-14 reizes pirms viņš nopērk. Un rēķina ne jau visas tās reklāmas, tikai tavs logo. Tur ir daudz informācijas, un tad tu saskaldi tos jautājumus, atbildi uz viņiem, un beigās, hei, reku pievienojies. Tā vienkāršā valodā runājot. Un, vieglāk, 2000 noteikti nav tik daudz. Es teiktu, daudz krietni mazāk. Tu jau vari iegūt tādus savu potenciālo klientu kontaktus. Konteksts tas ir e-pasts vai telefona numurs, vārds. Un tu viņus kaut kā paķer, tu viņus izāķē ārā, izmakšķerē ar kaut kādu savu tur, pat uzreiz nerunājot par to, ko tu piedāvā un cik tas maksās.
vienkārši, lai tu saprastu, ka tiem cilvēkiem ir interesi, tu viņus izmakšķerē ar kaut ko, un tad tālāk tu viņiem var forši pārdot. Un tā kā tu publiskā uzstāšanās ļoti līdzīgi arī, ja cevišķi tas ir tāda pārliecinošā, tu centies to cilvēku nevis tikai pārliecināt, bet arī tur viņu konsultēt, viņu izglītot, tur viņam parāda, kā varbūt tas tiešām nav priekš viņu, saprot, tas nav īstais klients tev. Un visvieglāk to var izdarīt tiešām caur tādu telefonu zvanu, es teiktu. Jā, un to arī forši tu vari regulēt pati, tu zini, kuros laikos tu zvanīsi un tā. Bet tavs pakalpojums var būt arī kā produkts, tev konkurence ir runas skola, kā viņš to ir izveidojis kā produktu. Jā. Tev pašai mums galda tavs produkts, ko arī var pārdot tiešā veidā. Tas ir ļoti labi. Mums pat ir bijuši vairāk klienti, ka mēs arī šādā veidā tieši palīdzam tādu veidu produktu pārdot, kas ir grāmata. Tā kā, tev ir jāsaprot, kāds ir tavs mērķis, un tad tu arī sapratīsi par to reklāmas veidu. Jo tie ir dažādi reklāmas veidi. E-komercijai un pakalpojums sniedzējiem 2 dažādas pieejas. 2000, ne. Par daudz. Nē, fine. Bet, 1000 es teiktu, ka ir ļoti, ļoti labi, lai izmēģinātu jau visu, ko vajag. Un izdarīt secinājumus. Jā. Ja, labi, varbūt, ka tavu pakalpojums cena ir 30,000, tad varbūt vajag tos 2000, lai saprastu kaut ko, bet es šaubos. Tā kā, jā. Varbūt mēs varam pieķerties tagad tavai grāmatai. Jā. Es viņu varu paņemt redzēt. Jā, lūdzu. Es parādīšu, varbūt, ka mani var redzēt. Jā. Varbūt var izstāstīt, kā viņa tapa, kā viņa ir domāta. Tātad mans bizness līdz šim bija pārdot gaisu. Sauksim to, kā tas fiziski arī ir. Intelektuālais īpašums, tātad soft skills, tu īsti to nevar nosvērt, ne modificēt, ne pavairot. Protams, var, ja tev kaut kāda online kursa ir, kaut kāda PDF faila, kaut kas tāds, kaut kādā veidā jau tas tiek fiksēts. Bet zināšanas un pieredzi tu īsti nevari, tur nevar cenas uzlikt virsū. Tas ir sarežģīti. Un es ilgi dzīvoju ar domu, es gribu kaut ko es varu skaistā kastītē ielikt, uzsiet banti, nosūtīt un teikt, kur tev ir X vērtībā, X kaut kas. Un, tā ir forša lieta. Katram pakalpojumu sniedzējam novēlu atrast arī kaut ko viņš var pataustīt. Un varbūt tādā veidā klients ar tevi iepazīstās. Jo šī ir ļoti pieejama cena, ļoti liela vērtība. Un tas ir tāds otrs pakāpiens pie manis. Pirmais ir mans bezmaksas saturs, kas ir Instagram, Telegram podkāstu epizodes un kaut kas tāds bez maksas. Un tad šis ir otrs solīts. Cik tev ir cena? 25, 35 eiro aptuveni tādās kategorijās. Un tad nākamais solis jau ir kaut kas vēl dārgāks. Šis ir labs pakāpiens. Tā ir arī, tas ir arī, pirmkārt kā bizness, otrkārt tas ir arī kaut kas vienkārši no manis nāca ārā. Nav grāmata jāraksta visiem. Jo tie, kas to sāk, iespējams ātri atmetās, jo ātri vien redaktors visu sūta atpakaļ un saka, klausies, tev tur tas jāpiestrādā. Tas prasīs milzīgi daudz pacietības. Ļoti apņēmīgiem cilvēkiem tas izdosies. Bet ne visiem tas ir jādara. Tā grāmata arī bija tiešām sirdsdarbs. Es ļoti, ļoti to gribēju. Tā ir 20 gadu pieredze apkopot, cik tur 250 lapspusēs. Tur ir visa mana sirds, tur ir milzīga atklāšanās, tur ir ļoti daudz personisku stāstu, personīga pieredze. Un es redzu, ka tieši tas cilvēks visvairāk uzrunā. Viņi visvairāk atsaucās, ja viņi redz, ka dzīves cilvēks arī iet tam visam cauri. Arī kaut kādas lietas ir nokļūdījies, kaut ko saprats, kā viņš izkāpa no punkta A uz punktu B. Un tas viss tur ir iekšā. Un tas ir tāds nopulēts dārgakmens. Tur viss liekais ir prom, palikusi ir tikai esence. Kā uzstāties, kā prezentēt, kā atklāties sev, kā atvērties pasaulē, kā uzņemt kritiku, kā improvizēt stresa situācijās, kā savaldīt savu ķermeni, kad tur viss ir pārņēmis varu. Un ļoti daudz praktiski rīki. Tur ir runu paraugi, tur ir manu kolēģu labākās runas ieliktas, sākot no īsiem pičiem, beidzot ar ļoti garām lekcijām, 2 stundu lekciju, piemēram, kā uzbūvēt. Tā ir konstrukcija, tas ir Lego tornis, tur sava stratēģija apakšā, lai tas ir iesaistoši. Tā kā tiem, kuri grib kļūt par ietekmīgiem komunikatoriem, silti iesaku iepazīties ar šo grāmatu. Jūs arī iepazīsieties ar mani kā personību. Un, iespējams, tādā veidā es atvēršu sev portālu jaunām, jēgpilnām draudzībām. Jo tie, kur ir solo uzņēmēji, tā ir ļoti, ļoti vientuļa spēle. Tu esi viens pats. Pats savā pasaulē, ar ko tu vari parunāt ļoti maz cilvēkiem, bet šis ir arī mans mēģinājums atvērties pasaulē un draudzēties ar cilvēkiem. Un es ticu, ka tur, kur tu pats atveries, tur pie tevis atnāk ļoti kvalitatīvas attiecības.
Tie, kuriem ir pa daudz, tie, kuriem tas nepatīk, tie, kuriem liekas, ka Dievs, ko tur stāsta, Dievs, kā tā vispār var, tie nav. Sorry, mums nav pa ceļam. Tie, kur saka, klausies, paldies, ka tu to pateici. Bļāviens, es arī gribu šitā. Wow, cik drosmīgi. Tu man iedvesmo, es arī tā darīšu. Viss tur mums jau ir klikšķis. Mēs jau esam uz viena viļņa. Un šī grāmata arī ir mans mēģinājums atvērties pasaulē, atvērties jaunām draudzībām. Es mācos draudzēties, starp citu. Jā, es mācos draudzēties, es mācos veidot attiecības joprojām. Visi dzīvē ir jāmācās. Visi dzīvē mācās, jā. Jā, es tāpēc pievienojos vienai, jo es strādāju no divām mājās. Nedraudzīga. Man nebija kad pat. Tā kā, Vienais tev izvēlēt no mājas, ka tev ir jārunā, jākomunicē, jādraudzējas. Un vismaz cilvēki, kas pelna naudu, tas arī tā kā līdzīgi domājoši. Jo ļoti grūti ir, kad ir apkārt cilvēki, kas tā kā, kāpēc tik daudz strādā? Jā, tas ir ļoti grūti. Tā ir ļoti vientuļa pasaule. Bet tad, kad tu ieliec sevi vidē, kuri domā līdzīgi, cik tas ir skaisti. Tas iedod jēgu tai pasaulē. Un tad tas bizness, viņš iegūst krāsas. Tur liekas, tāds azarts, vispār baigi par šie klienti, baigi par šie dombiedri, šitie nozars kolēģi, baigi labie. Es to visu nebūtu izdarījusi, ja es nebūtu vērsusies vaļā. Un publiskā runa ir par to, ka tu stāvi šitā. Tu vēries vaļā. Tu vari pastāstīt kādu interesantu lietu. Tu teici, ka tu dalies ar pieredzēm. Tev ir kaut kas varbūt interesants, smieklīgs. Smieklīgs. Jā, kaut kāds stāsts. Smieklīgs stāsts. Man sākumā likās, uzrakstīt grāmatu, taču ir tīrais sniegs, priekš tam taču ir ChatGPT vai kā tas mākslīgais intelekts. Viss izdarīs manā vietā, es viņam iedodu promptu, viņš tur izmetīs pāris sekundēs. Lielākā ilūzija pasaulē. Tas nav. Tā tas nav, jo grāmatu lasot, visi redzēs, ka tas ir robots. Tā kā, come on! Ja tu raksti grāmatu, uz kuru ir tavs vārds uzvārds, kur ir personība, tu nevari uzticēt to datoram. Tu vari aizņemties skriptus, idejas, kaut kādas tur pabrainstormot. Jā, bet mākslīgais intelekts tavā vietā to neizdarīs. Tā man bija tāda liela mācība, es biju ļoti vīlusies. Man likās, kā tas būs tik ātri, vai variants B. Es domāju, es visu ierunāšu audio. Ja viņš tur transkribos vai kā tu pareizi lasi, tas būs tik ātri. Nekas tur nebija ātri. Tur bija lielāks kišmišs nekā kaut kāda kārtība. Sēdēju un drukāju tā kā vecos labos laikos. Katru vārdu editēju un pārliku. Un tas bija tik manuāli, kas tam nebija gatava. Es biju tik vīlusies, ka ne man mākslīgais intelekts, ne man audio, nekas no tā nenostrādāja. Sēdēju un rakstīju tā kā diplomu darbu mūsu augstskolas laikos. Kas tev būtu domājis, ka cilvēks ir unikāls? Kas to būtu domājis? Cilvēks tomēr ir unikāls, jā. Vismaz pagaidām. Pagaidām, bet tas viss attīstās, kas zina, varbūt mani varēs klonēt, duplicēt ātri vien, un mēs nezinām, kas notiks tagad ar mākslīgo. Bet tad tas būs vēl ekskluzīvāk. Jā, šis ir ekskluzīvi. Jā, dzīves cilvēks nekad neizies no modas. Tā gan ir. Paklau, mēs varam pieskarties konkurentu tēmai, jo tā ir arī mums tuvu tēma. Es regulāri redzu, ka tu sāki kopā ar konkurentiem. Jā, visiem iesaku. Kas ir konkurenti? Paskatīsimies uz to vizuāli. Iedomājies, te ir maratona skriešana, ja? Tas sarkanais bordo riņķis, pa vidu ir futbola laukums un skrējēji skrien. Tu vari skriet viens pats, viss ok. Tu sacenties pats ar sevi, tu visādas foršas idejas izdomā. Tu sacenties ar vakardienas rezultātu, varbūt šodien būs labāk. Ļoti labi, mieriņš, čiliņš, tu viens pats savā viensētā, savā sulā darbojies. Ir ok, ir savs laiks arī tam. Bet kādi būtu tavi rezultāti, ja tu skrietu sacensībās ar citiem, kuri iespējams ir pieredzējušāki, stiprāki, rūdītāki? Viņi vairāk skrējuši, viņiem ir foršāks botas nekā tev. Viņi tevi kā inerce ved uz priekšu, kā tāds vējš, tu vienkārši nevari atkāpties. Un tad tavs rezultāts būs daudzreiz lielāks nekā, ja tu viens pats ar sevi sacenties. Jo tev taču tur ir cilvēki, te ir cilvēki, viņi jūs viens otru vedat un ir pop, te džēm, tur mūzika skan un viss notiek, un ejam, vēl maķinīt, vēl. Un jūs viens otru vedat uz priekšu. Es esmu par to, ka kopā ir spēks. Ir savs laiks būt vienam pašam, mēs visi tur esam bijuši, un tur ir forši, bet ir savs laiks arī sadoties kopā un darīt kaut ko divreiz stiprāku. Piemēram, Viesturs Meikšāns, superīgs džeks. Viņš, starp citu, bija klāt mirklī, kad piedzima mana Katrīna 2.0 versija. Es biju savā pūpēžu pozīcijā, viss ir slikti, renesans nekāda, ne, man ir covid, man neviens neļauj uzstāties, un kas tas ir, un kāpēc maisēd, kas tie pa stulbiem noteikumiem, burkšķis lielākais. Es domāju, labi, kaut ko es darīšu. Tad es ieraudzīju runas skolas biznesa modeli. Es domāju, baigi, man arī tas ir iekšā, es arī tā varu. Es ņemšu un uztaisīšu.
Un es paskatījos uz viesturu, man patika viņa attieksme, man patika viņa biznesa modelis. Es izmācījos pāris lekcijas pie viņa, un man izslējās mugurkauls. Man bija tā, jā, re, kur ir, es eju šo ceļu, pateicoties viesturam. Un tad es uz viņu skatījos, tā. Man kāds, viesturs Meikšāns, viņš taču ir režisors. Kas esmu es? Nekas mājasaimnieks, kas vienkārši no nulles attīst savu zīmolu Instagramā trīcošā balstiņā. Pagāja 5 gadi. Skatuves dienā viņš bija vieslektors, un mēs stāvējām vienā līmenī. Pēc, jo Katrīna uzkāpa augšā. Mēs bijām čau viesturu. Čau, Katrīna. Es aizgāju arī pie viņa cilvēkiem. Tā. Tas ir stāsts par konkurentiem. Sadodamies kopā, jo tad jūs abi būsiet 2 reizes stiprāki. Ir forši izolēties viensētā. Cik tālu mēs tiksim? Tā. Ko tu domā? Es domāju, ka tev jāpastāst par konkurentiem. Mums ir... pastāst. Tā ir 2 lietas, ko mēs varam izstāstīt. Mēs varam izstāstīt par e-komerciju, ko mēs saviem klientiem stāstam par konkurentiem un mūsu pieredzi ar konkurentiem. Jo mēs esam aģentūra, un aģentūrām tā ir netīra vide. Teiksim tā, Latvijā ļoti bēdīga situācija ir ar konkurenci, un mēs cenšamies ļoti patiesībā to visu mainīt. Cik jau mēs varam mainīt? Pirmkārt, mums lielākais konkurence ir mūsu partneris. Mēs ļoti draudzējamies tieši, un tā arī ir. Viens otram dodam klientus un skatāmies, ko mēs varam darīt, attīstīt, jo kopā reāli tikai jūs varat uzvarēt. Tas nav citu variantu. Vienkārši nav variantu. Jebkāda situācija, kas būs, piemēram, ja pie mums atnāk kaut kas no aģentūras, kas nav bijusi ok, mēs nekad klientam neļausim viņu aprunāt aģentūru. Mēs uzreiz teiksim stop. Mēs tajā neiesaistāmies, mēs negribam to dzirdēt, ir 2 puses, un mēs pat nezinām, ko jūs darījāt. Mēs nemūžam neļausim nevienam klientam aprunāt kādu aģentūru. Nekad. Ir arī cita lieta iziet pa faktiem konkrēti, kas tika darīts, kā darīts. Tas varbūt interesē, bet ka tur kaut kādas tādas ļoti bez nekā, prosta kāds kaut ko saka, tad jā. Jā, tas tā ir, un tieši par to sadarbību. Un to mums iemācīja ārzemju aģentūras, jo Tu nevar izstāstīt, kāda ir kultūra atšķirīga Latvijā. Salīdzinoši ar ko? Piemēram, ar ASV. Un kā atšķirās? Viņi paskatās, pie viņiem nāk klients, un viņi pat izdomās, kā viņi var nopelnīt to, ka viņi ar mums saved kopā. Nevis viņi paņems paši visu un zina, ka viņi nevar pavilkt, piemēram, bet viņi sadalīs visu, un mēs būsim tagad viena liela ģimene, tādu. Viņi domā kā uzņēmēji. Bet kā domā latvieši? Nezinu, budži. Kad es paņemšu sev, ka tikai sev, pat ja nevajag, pat ja nevar pavilkt. Zini, ir tās situācijas, kad mēģina pārvilināt viens otru klientus, kaut kā šeidī nomelnojot, vai tas tam jau nav jēgas. Tas agri vai vēl, tīpaši tik mazā tirgu, kā Latvijā nāk ātri atpakaļ. Tā tas ir. Un citreiz ir tā, ka ja mēs redzam, ka mēs nevaram palīdzēt, vai mēs nevaram labāk kā cita aģentūra, kas jau strādā, mēs tā arī pasakam. Jums jau tur viss ir ļoti labi. Jums viss ir kārtībā. Jā, tas ir retums. Aģentūrām, aģentūra industrijā tas ir milzīgs retums. Pārsvarā mēs pat viņus neuzskatām par aģentūrām, bet ir tādi pakalpojumu sniedzēji, kas vienkārši cenšas pārdot visiem, jebko. Un, protams, viņi arī kaut kādu pievienoto vērtību noteikti dos. Tāpat tas uzņēmums tur iemācīsies kaut kādas jaunas metodas, kaut kādus arī rezultātus dabūs. Bet gudrāk ir, un mūsuprāt, gudrāk ir tā, ka tu atkāpies soli atpakaļ. Pirmkārt, tu definē konkrēti, kas ir tas, kam tu vari palīdzēt. Un tu ļoti mērķiecīgi ej par to nevis vienkārši tā plaši, bet tā ļoti šauri definē. Ļoti, ļoti šauri. Pieņemsim, tavā gadījumā, kā mēs to viens ātrais piemērs, ka tu varētu palīdzēt konkrēti tieši uzņēmējiem, tikai uzņēmējiem. Vai arī uzņēmējiem, kas ir sociālo tīklu vidē, e-komercijas uzņēmumiem. Kad tu sevi tā nonišē, tad tev ir milzīga benefita no tā, ka tu pirmkārt daudz labāk rezonē ar tiem cilvēkiem, kur tevi dzirdēs. Tā arī viena no taktikām mārketingā ir. Bet otrs ir tas, ka jūs it kā darat vienu to pašu, bet jautājums, vai jūs konkrēti ar to pašu mērķa auditoriju. Tas ir arī tas jautājums. Un mūsu gadījumā ir tā, ka tā konkurēšana vairāk ir tāda, viņa varbūt ir tāda azartiskā nedaudz līmenī. Tas ir tāds arī tā, kā vajadzētu būt. Vai ne, kad jūs viens otru varat pušot uz augšu. Tas, ko tu saki, ka jūs ar viesturu tagad jau esat, viņš tev ir uzdzinis uz augšu. Gan jau ne tikai viņš, bet arī tu pati un tā tālāk.
Bet tas ir palīdzējis, un mēs ļoti līdzīgi arī skatāmies. Un mums arī veidojās jaunas attiecības ar citām aģentūrām, kas varbūt ir nodarbojas drusku kaut ko citu. Ir jau arī tāda, nav jau visa Latvijas slikta. Ir labie piemēri, kas ir arī atvērti, viņi domā līdzīgi, un tad mēs saskatām, hei, viņi ne tikai par to domā līdzīgi, viņi arī tur citas lietas ir līdzīgas, un mums tas ļoti patīk. Jā, vērtības un tā tālāk. Piemēram, fakts, mēs esam pāris, un mums klienti lielākā daļa ir ģimenes uzņēmumi. Tā kā automātiski kaut kā pievelkam tādas pašas klientus. Vērtības jums sakrīt. Jā. Un tas ir līdzīgi arī ar aģentūrām, kad sakrīt vērtības par to, ka mēs skatāmies uz rezultātu klientiem. Jo ir dažādi mērķi aģentūrām, un klients arī izvēlas aģentūras pēc viņu mērķiem, jo, piemēram, ir vai uz peļņu virzīti, vai uz atpazīstamu virzīti. Tā kā ir dažādas aģentūras, un tas ir jāsaprot, kad viņi izvēlās. Un, piemēram, mēs izveidojam arī Shopify veikals, bet tas nav tas, ko mēs gribētu darīt. Un tāpēc mēs tagad meklējam partneri, kas to darīs. Mums var būt viens klients, bet mēs varam, viņi sniegs to pakalpojumu, mēs sniegsim citu pakalpojumu, mēs varam kopā sadarboties. Un tā ir vislabākā lieta, ko darīt īstenībā. Jo citreiz pat nevajag, pieņemsim, tev arī varētu būt tā, ka tur iespējams var sadarboties. Iespējams, jums ir kaut kāds milzīgs pasākums, kur viņš nevar vairs paņemt vēl 10 cilvēkus, un tu vari. Saprotu, ir daudz labāk draudzēties. Un, ja mēs runājam par klientiem, vistrakākais ir tad, kad mums klienti sūta, hei, viņiem ir šī tāda akcija, mums arī vajag. Bez datiem, bez pamatojuma, tikai tāpēc, ka konkurence to dara. Ļoti bieži to redzu. Es pat zinu konkrētus gadījumus, kur produktiem uzliek pašizmaksas cenas, vai lētāk par pašizmaksu, jo salīdzina LV, konkurentiem ir lētāka cena, un viņi viens ar otru kožas. Realitātē neviens no viņiem neiegūst, nevienam nav peļņa, tam nav nekāda laba rezultāta, bet vienīgais iegūst klients, bet patērētājs īstenībā arī tiek mānīts, jo viņam un tirgus tiek sabojāts, jo tāda cena tam produktam nedrīkst būt. Vispār. Un tad beigās visi ir zaudētāji. Un ne tikai tie divi lielie, kas kožas, bet vēl vairāk tie mazie citi uzņēmumi, kam arī tie produkti. Un tad tas tik ļoti bojā tirgu. Kas būtu risinājums? Es domāju, ka vajadzētu uztaisīt, līdzīgi kā ir darba arotbiedrības, kaut ko līdzīgu. Arī vajadzētu tādus uztaisīt, kur es nezinu, elektronikas preču tirgotāji apvienojas, un es nezinu, tas laikam būs kartels. Tas būs kartels. Tas saucās kartels. Tāpēc tas nav. Bet tā doma, ideja vienkārši, kad hei, mēs neliekam vienkārši, nevajag. Es piemēram redzu, ka tas ir par pašizmaksu, es ne speciāli nemēģinu tevi ieriept. Tas ir bērnišķīgi, tas nav uzņēmēja gājiens. Jo uzņēmēji ir peļņa. Jā, un tur peļņas nav. Tur ir tāds bara instinkts, kaut kāds... Tas ir nogalināšanas. Jā, tas ir bezjēdzīgi. Un tad mēs tāpēc arī klientiem mēģinām, kad mēs redzam, ka kāds kādu akciju palaiž vai ko, izrunāt, ka tas nenozīmē, ka tas ir tas labākais. Un ļoti bieži ir tā, ka tā akcija tika palaista tikai tāpēc, ka īstenībā tas nav tas, ko viņš pārdod, no kā viņš pelna no kaut kā cita. Viņš vienkārši grib atbrīvot, nolikt. Jā, vai arī iesaistīt un dabūt kontaktu un pat pārdot vēl kaut ko. Tu jau nekad nezini pilno stāstu. Un tad tev, piemēram, tas ir vienīgais produkts. Tu nevari atļauties dot tādu atlaidi. Jā. Uz pieņēmumiem balstās tas. Jā. Redz, un tad ir tādi kā jūs, kas izglīto cilvēkus. Jūs reāli, esat skolotāji. Jā, tas gan. Jūs mācat industriju, jūs mācat noteikumus, likumus. Un mācat atvērties, nevis izolēties. Jā. Jo es arī uzskatu, ka tikai atklāti sēžam pie galda, runājam, domājam, tāpat kā dara. Es negribu tagad kaut kādas muļķības sarunāt, bet man šķiet, ka tā dara telekomunikāciju visas kompānijas. Tele2, Bita, LNT. Viņiem ir kaut kāds tur kopējais galds, ka viņi sēž un parunā, klausies, mums visiem baig zemās cenas ceļam ar 1. aprīli. Vai ceļam? Man liekas, ka tāds arī nораkstīts. Kur var nopirkt tavu grāmatu? Jā. Beidzot var nopirkt, jā. Jebkurā grāmatnīcā, visās Latvijas grāmatnīcās vai arī manā mājaslapā vai avota mājaslapā. Izdevniecība avots. Vai manā mājaslapā, vai jebkurā grāmatnīcā. Ok. Labi. Skrienam uz veikaliem. Jā. Ātri. Jā. Tas būs Ziemassvētku dāvana top 1. Cerams. Tā būtu brīnišķīga Ziemassvētku dāvana, ja tu zini, ka kāds mācās, vai viņš grib kļūt par uzņēmēju, viņš grib kaut kādu savu lietu attīstīt, viņš grib savu biznesu mazo atvērt. Ja viņš grib startēt, brīnišķīga dāvana. Ja viņš to ilgstoši dara, vēl jau vairāk brīnišķīga dāvana. Kā uzlabot savas runas prasmes.
Bet tas nodara, man liekas, arī skolotājiem. Tā, cilvēkiem, kas uzstājas, vai ne? Visiem, jā, visiem, kur uzstājas. Skolotājiem, iedvesmotājiem, kočiem, mentoriem, konsultantiem, visiem palīdzošo profesiju pārstāvjiem, kuru darba instruments ir viņu balss. Nu, tā kā tur ļoti plaši. Jā. Man liekas, vēl viens labs arguments, kāpēc jums jāpērk ir Katrīnas grāmata, nevis pieņemsim kādu citu tur slavenu public speaking autoru grāmata, ir jo arī tas, kas ir mūsu industrijā, un pirms par investīcijām arī bija līdzīga grāmata, kas bija, ka šī grāmata ir tieši šeit mums latviešiem, ka tur ir piemēri, tur ir pieredze, tur viss, kas ir rakstīts, tas ir tieši priekš mūsu kultūras, priekš mūsu domāšanas veida, kad mēs runājam par to domāšanas veidu arī konkrēti situācijā biznesā. Tas, man liekas, ir tas arī, ka jā, tu vari saņemt visādus padomus, bet tie padomi iespējams nav paredzēti tev. Un šī grāmata noteikti ir tas, ka tev ir šeit, tagad tūlīt mūsu tirgu. Protams, arī pēc tam var iziet plašāk un paņemt, izlasīt citu grāmatu, bet tu lielākā daļa sāk šeit Latvijā. Un kur nu vēl labāk? Paldies, šis bija ļoti mīļi. Es novērtēju, ka tu tā pateici. Jā, šis ir latviešu mentalitātei, Latvijas tirgumu. Mēs esam ļoti maz. Un sāksim ar mūsu vietējo tirgu. Un tad, kad tu esi jūties gana brīvi starp saviem, tad jau tu vari iet starptautiski, publiski un iepazīt citu kultūras. Un runāt viņu valodā. Jo par ko ir stāsts? Tev ir jārunā savas auditorijas uztveres valodā. Un tu vispirms pazīsti savu. Tu runā savā valodā. Nu tad sāksim ar Latviju. Jā, tev ļoti labi jāzina, kurš tevī klausās. Pirms tu runā. Tā ir atslēga. Tieši tāpat kā reklāmās. Tieši tāpat kā reklāmās. Tev ir jāzina. Tieši tas pats. Tu sāc ar to. Nevis, ko es tagad teikšu, bet kā mēs teikšu. Kā mēs teikšu. Vai kurš klausīsies. Jā, precīzi tieši tas ir šeit. Nu, tas pats vien ir, jā. Ok, super. Kur tev var atrast? Tādi, kas redz to pirmo reizi. Tie, kas redz mani pirmo reizi, es aktīvi darbojos Instagram. Tur es rādu ļoti daudz bezmaksas materiālus. Nu, būtībā tie, kur izstudē man Instagram, viņi var nelasīt šo grāmatu. Viņi ir meistari jau paši par sevi. Disclaimers. Jā, diemžēl. Nē, nu, kuram ir laiks un pacietība studēt man Instagram, ja? @Katrīna Cīrula vienā vārdā. Vai manaskatuve.lv ir man mājaslapa, kur var iepazīties tuvāk ar visu pārējo, ko es daru. Super. Visi piesakojam. Visi piesakojam. Paldies. Paldies tev, Katrīna. Paldies jums.